Munīts kundze, jūs, vairāk gadu garumā dažādos posteņos ar tiem kongresmeņiem tur esat tikusies tā un citādāk, tā skaitā. Es teiktu, ka man mazliet ir tāda nelaba garša mutē no šī izteikuma 24 stundu laikā beigt karu, jo tas nozīmē piespiest Ukraiņus, kā paši Ukraiņi to tulko, uz viņiem nepieņemamām miera sarunām, teritorijas atdošanu. Tas nozīmē, ja okupētās teritorijas, tas nav tikai zeme, tie ir arī cilvēki. Un diezgan nelāgas asociācijas ir ar Orbāna kunga teikto, kurš ir par mieru un aģitē tikai par mieru, ne par karu. Mēs esam tikai par mieru. Līdzīgi izteikumi par mieru izskan arī tādās politiķu sanāksmēs. Tie nāk no konkrētām valstīm, un tur mēs redzam, ka tas ir faktiski saikne ar Putinu, saikne ar Kremli, un kaut kur ieskanās šī Kremļa retorika. Nepateikt konkrēti uzvara, nepateikt, kas ir agresors, bet tikai runāt absurdi par mieru. Bet vai jūs neizslēdzat pilnīgi pretējo variantu, kas arī izskan, ka Trumpam tagad sākt savu prezidentūru ar kaut kādu Ukrainas piekāpšanos, tas viņam nav izdevīgi? Es teiktu, ka es arī būtu ļoti uzmanīga šajā ziņā. Izskanēja, ka Trumpa kungs runā par pirmajā prezidentūrā par Amerikas Savienoto Valstu iziešanu no NATO. Un taču nepiepildījās nekas tāds.